Esiet sveicināti! Šoreiz par to, ka šajā nedēļā Lilita ieiet Skorpiona zīmē. Tur viņa jūtas ellīga labi. Un ellīgi tas ir pareizais vārds, jo Skorpiona zīme un Lilita sadar kā cimds ar roku. Tur mēs sajutīsim savu zemapziņu, savas apspiestās vēlmes un dažādus instinktus. Un vēlreiz visi kopā atcerēsimies, kā tad izpaužās Lilita 3 dvēseles attīstības līmeņos, kas mums ir jāpatur katram prātā, ar sevi personīgi strādājot, sevi vērojot, sevi uzlabojot. Jo atceramies, ka Lilita ir katra cilvēka kartē. Vislielākā nelieša un vislielākā svētā kartē arī Lilita ir klātesoša ar visu savu intensīvo enerģiju, ar savu to dziļajām emocijām. Un Skorpiona zīmē viņa ir jo sevišķi spēcīga, jo Skorpions pats ir saistīts ar transformāciju, ar dziļām emocijām, seksualitāti, nāvi un atkal atzimšanu. Un tā tad mēs tiksim kārtīgi transformēti un mainīti šajā laikā, kamēr Lilita būs Skorpiona zīmē. Protams, atkarībā no katra mūsu attīstības līmeņa. Un tātad pirmais ir šis instinktīvais līmenis, jeb kā es saucu cilvēki, kurus vada reptiļu smadzenes. Un tādus mēs arī gan ikdienas varam redzēt sev apkārt cilvēki, kas dzīvo instinktu līmenī. Jāsaka gan godīgi, ka katrs no mums kādā dzīves periodā var šādā līmenī nokļūt, jo mūsu dvēseles staigā pa šiem līmeņiem. Un tad negatīvā izpausmē šāds cilvēks var izjust ārkārtīgi spēcīgas, nekontrolētas, uzsvars uz vārdu nekontrolētas emocijas, kaislības, greizsirdību, vēlmi manipulēt ar citiem cilvēkiem. Un tātad šeit pastāv tāda liela iespējamība, ka cilvēks uzvedīsies absolūti nepieņemami destruktīvi. Te būs kaut kādas slepenas intrigas un klāja atriebība. Pozitīvais, ko mēs varam šajā darīt, cilvēks šeit var sākt apzināties, kā viņš rīkojas, kādas ir sekas, un jau ir iespēja sākt ar tām strādāt, lai novērstu šo negatīvo ietekmi gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvē. Otrais līmenis ir emocionālais līmenis, un tajā ir lielākā daļa cilvēku. Un visbiežāk šajā līmenī Lilita darbojas mūsu kartēs. Tā ir tāda emocionāla nestabilitāte, dziļas bailes no kaut kādas nodevības. Neviens mēs negribam tikt nodoti. Un no kaut kādiem zaudējumiem. Arī Lilita šeit rada bailes. Tas var novest vai nu pie tā, ka mēs ieejam kaut kādās destruktīvās, atkarīgās attiecībās, vai ka cilvēks izvēlas emocionālu izolāciju, ko arī mūsdienās diezgan bieži var sastapt. Kas šeit ir pozitīvais, ko mēs varētu, par ko mums būtu jādomā un kā mums katram būtu jārīkojas. Šeit ir iespēja ļoti dziļi izprast sevi, saprast jau vai pašām, vai ar psihoterapeita palīdzību, vai ar kāda cita atbalstošas personas palīdzību izprast sevi, ieraudzīt to savu ēnas pusi un transformēt to un attīstīt tādu emocionālo inteliģenci. Un tad ir augstākais garīgais līmenis, kuram arī ir negatīvā puse. Lilita mums visiem liek saskarties ar tumsas pusēm, un šeit var būt pārāk liela augstprātība, iedomība, sava es izredzētības sajūta, ieslīgšana tumšās garīgās praksēs, apsēstība ar nāves tēmām, bez dziļākas izpratnes, bez sapratnes, kā notiek šī dzīvības un nāves miedarbība. Un pozitīvais variants šeit ir spēja transformēt savas personīgās ēnas. Šeit cilvēks jau labi sevi var saprast, viņš ir pietiekoši ātri tā kā sajust un uzreiz mainīt, ja? Atzimt no jauna pats, izprast, un šeit ir tā lieliskā iespēja, ka var jau sākt palīdzēt citiem caur savu pieredzi, uzsvēršanos caur izlasītām zināšanām,
bet caur pieredzētām, jā, caur savu pieredzi. Cilvēks var lieliski palīdzēt strādāt ar Lilitu. Jo strādāt ar Lilitu, tas nozīmē strādāt gan ar savām kaislībām, gan ar savu seksualitāti, gan ar savu karmu, ar tādām tēmām kā dzīvība un nāve un transformācija. Jo Lilita Skorpionā, it sevišķi Skorpionā, viņa pastiprina kaislības. Viņa jau tāpat ir tāda demoniska, bet šeit, jo sevišķi šajā laikā, kamēr Lilita būs Skorpionā, mēs redzēsim sabiedrībā, pasaulē dažādas šīs Lilitas raisītas izpausmes. Tātad pastiprināsies kaislības, vēlmes, tās kļūs intensīvākas, dziļākas un grūtāk pārvarāmas. Šis periods var atklāt arī kaut kādas neatrisinātas tēmas, ko mēs bieži saucam par karmiskām tēmām. Īpaši tās ir saistītas ar varu. Kāds var gribēt pakļaut citus cilvēkus, izmantot, kontrolēt. Klausieties, varbūt kaut kas atsaucas jau jūsu būtībā, un tas saistīts arī ar tādu piespiedu kaut kādu seksualitāti. Nāve un dzīvība. Šeit pastiprināta interese par šiem cikliem var būt. Un par transformācijas iespējām un par atdzimšanu. Domāju, ka jūs jau jūtat, ka lasat jau internetā ir daudz dažādu iespējamu ziņu, kur jūs varat uzzināt sevi interesējušos jautājumus šādās tēmās. Un intensīvāk kļūs arī seksuālā dzīve, seksuālā enerģija. Šeit tiks skartas arī dažādas tabū tēmas. Pozitīvā variantā tā ir dziļa intimitāte. Tas būtu tas arī, uz ko es jūs visus aicinātu. Lilita Skorpionā tātad izceļ ārā vainas sajūtu. Jo cilvēks kļūst augstāk garīgi attīstīts, jo viņš apzinās kaut kādas situācijas, kad viņš nav rīkojies labi, kad viņš nav pieņēmis pareizos lēmumus. Un šeit ir tā iespēja to nolīdzināt, karmas acīs, ja nolīdzināt. Tas notiek caur tādu pašu izziņu, izpratni, saprašanu, caur piedošanu, caur atlaišanu un transformējot kaut kādas negatīvas situācijas vai tendences pozitīvās izpausmēs. Kopumā Lilitas tranzīts ar Skorpionu zīmi piedāvā tādu ļoti dziļu personīgo transformāciju. Iespējams, mēs šeit satiksim, piedzīvosim arī kaut kādus skaudrus notikumus, bet tā ir ļoti tāda dziļa iespēja dziļai transformācijai. Īpaši tad, ja jūs esat gatavi ieraudzīt tās savas ēnas puses, tajā tumsā nolaisties un kā fēniksi piedzimt no pelniem. Un tātad strādāt ar tām apzināti. Tā kā esiet gatavi iet šajā visā iekšā, strādāt pie savas pacietības, pie savas empātijas, izprast savu motivāciju, izprast citu cilvēku motivāciju, būt gataviem atklāt kaut kādus noslēpumus gan sevi, gan citos, dziedināt traumas, pagātnes un meklēt pozitīvo līdzsvaru arī šeit nepieciešams un meklēt tādas autentiskas vērtības, sajūtas, emocijas, gan attiecībās ar saviem bērniem, gan ar saviem partneriem, gan ar saviem citiem tuviniekiem, un palīdz ļoti drošības sajūta, ja jums ir droša vide, lai jūs paši sevi, savā ķermenī, savā būtībā varat uz sevi paļauties, jūs ziniet, ka jums pazīstiet savas gaismas puses, savu spēku, savu viedumu, tad jums šim laikam iesiet viegli cauri un būsiet gatavi meklēt līdzsvaru un sapratni un nenokļūsiet kaut kādās varas spēlēs. Un būsiet gatavi pieņemt arī pārmaiņas, jums tās neradīs bailes, jo, kā jau teicu, Lilitai patīk izaicināt, viņai patīk mūs baidīt. Bet mēs būsim atvērti jaunām pieredzēm, bez bailēm, jo mēs pratīsim izvērtēt, kas mums ir svarīgs, kas nav. Mēs būsim gatavi
izprast sabiedriskus notikumus un arī tos attiecības, savas draudzības. Katrā ziņā mēs būsim gatavi paļauties un tik stipri paļauties savai intuīcijai un uzticēsimies savai iekšējai balsī. Bet atkal šeit es jūs aicinātu pazīt patiešām to savu patieso īsto iekšējo balsi, lai Lilita jūs nemaldina. Un šis noteikti ir laiks, kad tā mērķiecīgi jūs varat sevi dziedināt, nodarboties ar sevis dziedināšanu. Un arī tāda iekšēja transformācija ciet visu laiku, kad runa ir par Skorpiona zīmi, visu laiku ir šī vārds transformācija, un vēlreiz tātad izpētiet paši savus šos līmeņus, savas dvēseles līmeņus, intimitātes līmeni ar savu partneri, esiet godīgi pret sevi, pret partneri, izvairieties no manipulācijām. Un ja mēs pieskaramies mazliet, pieskaramies veselības tēmai, tad to mēs principā atstājam ārstu ziņā, bet ja mēs pieskaramies tikai šai tēmai, tad zinām, ka šajā laikā stresa līmenis var paaugstināties un īpaši jāpievērš uzmanība, jāsargā reproduktīvās sistēmas veselība un jāpievēršas hormonālās sistēmas sakārtošanai, jo hormonālajā sistēmā var būt svārstības un tā var būt arī emocionālā nestabilitāte. Tātad gādājiet par to, lai jums ir emocionālais atbalsts, lai līdzās ir cilvēki, kas jūs patiesi var atbalstīt grūtā brīdī, un tātad vai arī ļoti cītīgi praktizējiet darbu paši ar sevi, lai jūs paši sev esat labākais atbalsts. Lūk tā, tātad piedzīvosim interesantu periodu, iesim tam cauri. Tagad jūs esat bruņot ar zināšanām, atliek tikai tās likt lietā. Tā, visu labu!